Sveiciens visiem! Šī būs saruna par to, kas tavā dzīvē atkārtojas jau gadiem. Varbūt, ka tu esi pamanījis, ka tavā dzīvē it kā kaut kas mainās, bet stāsts paliek tik un tā tāds pats. Mainās darbs, mainās partneris, mainās varbūt dzīvesvieta, mainās ienākumu līmenis, bet tik un tā sajūtas paliek tādas pašas. Vai kādam tā ir? Vai kādam tā ir, ka mainās dzīvē it kā ārējie faktori, bet sajūtas paliek vienas un tās pašas, tās iekšējās sajūtas atkārtojās. Droši variet rakstīt komentārus, kuram ir tā, vai ir ieraudzīts tāds fakts, ka var mainīties darbs, var mainīties partneris, var mainīties ienākumu daudzums, bet neatkarīgi no tām ārējām izmaiņām, iekšējās sajūtas paliek tādas pašas. Nedomājiet, kāpēc tas tā vēl notiek, bet vienkārši paskatieties savā dzīvē, kas ir tas, kas atkārtojās. Kas ir tas, kas atkārtojās? Piemēram, varbūt partneris sākumā šķiet ideāls, bet pēc tam viņu sāk vērtēt, kritizēt, un tad saprot, ka tomēr nav tāds, kā cerēja, kaut kas pietrūkst. Un varbūt ir pamanīts tas, ka darbā vienmēr tieši tu esi tas, kas izdara vairāk nekā citi. Visiem izpalīdz, dara citu vietā. Vai arī ir bailes pateikt kādu viedokli, neatkarīgi no tā, kādi ir apkārtējie cilvēki, bet tik un tā ir bailes pateikt savu viedokli. Vai arī pietrūkst naudas. Neatkarīgi no tā, cik ir naudas daudzums, bet vienmēr tā sajūta, ka pietrūkst naudas. Pat var pelnīt lielāku naudu, bet tik un tā iekšējā sajūta, ka pietrūkst, paliek. Vai esat aizdomājušies par to, vai tas ir tā nejauši? Ja viena un tā pati situācija atkārtojās atkal un atkal, varbūt citos veidolos, bet tā sajūta, kas ir tajā situācijā, ir viena un tā pati, atkal un atkal, piemēram, ir darbs, kurā notiek tas, ka ir situācija, kad tieši tu dari vairāk nekā citi dara, un atkal tās sajūtas atkārtojās. Kāpēc tā ir? Ja viena un tā pati situācija atkārtojas, piemēram, 5 gadus, 10 gadus, varbūt pat 20 gadus, tad vai problēma ir cilvēkos apkārt? Cilvēks var nomainīt partneri, var nomainīt darbu, var nomainīt ārējos apstākļus, bet vai esat pamanījuši, ka iekšējā sajūta ir līdzīga tik un tā? Vai problēma ir citos cilvēkos, vai tomēr ir kaut kas dziļāks? Kāpēc tas tā ir? Varbūt ir kaut kas dziļāks, ko cilvēka prāts nemaz nav pamanījis. Un prāts izdomā attaisnojumus, jā. Tāda ir dzīve, nav izējas, ir jāsamierinās, vienkārši ir aplis. Un tā vienkārši ir, vai ne? Tāda vienkārši ir dzīve un viss. Es neatbildēšu šo jautājumu. Gribu, lai jūs padomājat par to, kāpēc ir tā, ka tās sajūtas atkārtojās.
kāpēc vieni un tie paši notikumi atkārtojās dzīvē atkal un atkal. Arī ar visu to, ka mēs mainām ārējos apstākļus, sajūta paliek, kas ir tavā dzīvē tas, kas atkārtojās. Varbūt esat jau kaut ko pamanījuši, piemēram, attiecībās. Attiecībās atkārtojas vienas un tās pašas problēmas. Piemēram, atkal ir konflikts, atkal kāds bļauj, kāds aizvainojas, kāds jūtas vainīgs, kāds netiek sadzirdēts. Un atkal var nomainīt partneri, var aiziet uz citām attiecībām, tik un tā tās sajūtas paliek. Varbūt pat ir pamanīts, ka attiecībās sajūtas ir pat līdzīgas kā sarunās ar darba kolēģiem darbā. Arī situācija, ka māte ar savu runas veidu kaitina, atbrauc ciemos un atkal jūt, ka visus aprunā un viņa izsūc enerģiju. Jā, izsūc enerģiju kā vampīrs. Un tā situācija atkārtojas. Varbūt ir vēl kāds dzīvē, kas ir tāds, kas stāsta par citiem cilvēkiem un ir tā sajūta, kad ir izsūta enerģija. Varbūt ir, piemēram, kāds, ne tikai mamma, bet kāds vēl cilvēks, kas varbūt jau iepriekš ir bijis arī tāds līdzīgs, kas aprunā citus, stāsta par citiem visu kaut ko. Un beigās pēc tikšanās sajūti, ka vairs nav enerģijas vispār. Bet ir labi, ka ir šis novērots tāds fakts, tāds novērojums, kur vispār pazūd enerģija. Tas jau ir labi, kad ir novērots, ka tieši pēc sarunas ar mammu tā enerģija krītas. Varbūt kādam atkārtojas vientulības sajūta, piemēram. Un tas ir neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir attiecībās, var justies viens. Ja nav attiecībās, var justies viens. Var justies vientuļi arī pat sabiedriskos pasākumos, kur apkārt ir daudz cilvēku. Neatkarīgi no tā, kādi ir ārēji apstākļi, bet iekšējā sajūta paliek, ir vientulība. Varbūt kādam ir trauksme. Neatkarīgi no apkārtējās vides. Iekšā ir trauksme. Vai attiecībās atkal sanāk iekļūt tādās, kurās ir trauksme. Cilvēks, kuram ir trauksme, protams, izdomās, kāpēc ir trauksme. Un prāts pasaka, ka trauksme taču ir visiem. Tas taču ir normāli, vai ne? Trauksme ir visiem. Bet vai ir? Vai ar trauksmi neko nevar darīt? Kāds ir patiesais trauksmes iemesls? Un, varbūt kādam atkārtojas nepārliecinātība, neatkarīgi no tā, kas ir ārpusē, vai attiecībās, vai darbā, vai publiski runājot ar cilvēkiem. Te jau uzreiz komentāros parādās, ka visiem trauksme nav tieši tā. Citiem ļoti patīk būt kompānijās, būt tusiņos, nemaz neparādās trauksme, esot kopā ar cilvēkiem. Klausoties citus cilvēku stāstus, ieslēdzās smaguma sajūta, kā Antra raksta, tieši par mūžīgajām problēmām, kad stāsta, tad ieslēdzās sajūta. Un viena un tā pati sajūta neatkarīgi no tā, kurš cilvēks varbūt stāsta, un vienkārši jau novērots tiklīdz kā kāds stāsta tieši par savām problēmām, kas viņam tad dzīvē atkārtojas, kuras viņš nevar atrisināt, tā ieslēdzās smaguma sajūta. Jā, kādam ir bailes no nāves. Tas būtībā ir tādas ļoti, ļoti bailes, kas
visur vienmēr ir līdzās, vai ne? Ka tik un tā var baidīties no nāves. Un kā gan tas ietekmē pārējo dzīvi, ka ir bailes. Nu, re, vēl kādam ir, kā atkārtojās smaguma sajūta, kad klausās, vai es pareizi sapratu, ka tieši klausās to, ka kāds cits stāsta par problēmām. Rodās iekšējais nomāktums un dusmas. Andris raksta, ka bailes no nāves ir pamats pilnīgi visām citām bailēm. Tā varētu būt, varētu arī nebūt. Kādam tā varbūt ir jā. Varbūt kāds piedzīvo, piemēram, kad atkārtojās pārstrādāšanās, jebkurā jomā. Tas var būt pārstrādāšanās arī attiecībās, kad tu jūti, ka tu dari daudz vairāk nekā partneris. Darbā tu jūti, ka tu dari daudz vairāk nekā darba kolēģi. Un vispār tā sajūta, ka tu esi izdarījis vairāk, pārstrādājies. Un tad jau tur līdzi pastāvošās sajūtas, kas var bieži nākt. Varbūt kādam ir pārstrādāšanās, un pēc tam ir tā sajūta, ka tevi nenovērtē. Tev nepasaka paldies, tev samaksā pārāk maz attiecīgi pret to, ko tu esi darījis, un tā pārstrādāšanās sajūta tik un tā paliek. Jā, par bailēm var racionalizēt to, ka nav jēgas baidīties. To mēs varam skaidrot ar prātu, bet vai sajūtās bailes pazūd? Varat padomāt par savām tām atkārtojošām sajūtām, situācijām, kad pirmo reizi sajūtāt tādu. Kad pirmo reizi notika tā sajūta, piemēram, kad bija smaguma sajūta klausoties par to, kā kāds cits stāsta par savām sajūtām un problēmām dzīvē. Un tad var apskatīt, kad bija tā otrā reize, kad notika līdzīga sajūta, un trešā reize. Varbūt sanāks ieraudzīt kaut kādu likumsakarību. Vēl kāds uzraksta par to, ka ir kauns par savām sajūtām. Tā ir viena lieta. Tu kaunies par to, ka tev ir sajūta, bet ļoti drosmīgi, ka tu uzraksti. Vīrietis Edgars uzraksta par to, ka ir kauns par to, ka ir bailes no nāves. Super, te ir veselas divas sajūtas, tā kā ļoti drosmīgi ir gan tas, ka tu atzīsti, ka tev ir kauns, gan arī tas, ka tu pasaki, ka tu arī baidies no nāves. Kā tas ietekmē tavu dzīvi, kad tev šīs abas sajūtas, kauns par to, kā tu jūties, un tieši bailes no nāves. Un es atceros pati, man kādreiz bija kauns par ļoti daudzām savām sajūtām, un es viņas centos noslēpt tā, lai citi neredz. Un bieži es mēdzu nosarkt kaut kādā brīdī, un tad kaunējos par to, kad man šķiet, ka mana seja ir sarkana, kad pārējie visi redzēs, kad es jūtos neērti. Un tad tā kauna sajūta ļoti, ļoti traucējoša. Un man pašai arī tā atkārtojās dažādās situācijās, gan skolā, klasē, un kādreiz arī pašā bērnībā, kad jau man teica bezkaunīga. Ja, tā kā bez kauna, kad tas jau pat būtu slikti būt bez kauna, iegājās tas, ka ja es kaunos, tad ir labi. Un tad līdz ar to kauns jūtos neērti, bet kaunos un prātā attaisnoju to, ka kauns bezkaunīgs taču ir slikts cilvēks. Tad vismaz kaunēties varbūt pat ir labi. Bet, lielākā daļa cilvēku mēģina mainīt pašu situāciju, kas viņiem rada to diskomfortu, rada nepatīkamas sajūtas. Lielākā daļa, piemēram, nomaina darbu, kur jūtās nelabi, kur nespēja būt kolektīvā, maina partneri, maina pilsētu. Jā, šitais ļoti izplatīta situācija, kaunēties par to, ko par mani padomās, vai es pateikšu pareizi,
vai, tā kā kas būs pēc tam, jā. Man arī tāpat bija. Un, jā, cilvēks var mainīt klasi, piemēram, mainīt skolu par to, ka viņš kaunās esot sabiedrībā ar citiem klases biedriem, piemēram, nomainīt frizūru, nomainīt telefonu, bet, neatkarīgi no tā, ka mainās tā apkārtējā vide, vai vienmēr mainās tas, kas patiesībā rada šo sajūtu. Jo, būtībā mēs nomainām apkārtējo vidi, apstākļus, bet tā sajūta kaut kā nāk līdzi, pēc tam viņa iezogās tajā jaunajā vidē. Var padomāt par to, kas dzīvē atkārtojās jau daudzus gadus, jau gadiem. Nevis tieši ko gribētu mainīt, bet tieši kas ir tas, kas atkārtojās. Jo dažreiz, būtībā tieši šis jautājums ir kā pamats, sākums pavisam citām atbildēm. Ja tu sajūti, ka tavā dzīvē ir kaut kāds scenārijs, kas tev atkārtojas un atkārtojas, un tu gribētu to izpētīt dziļāk, kāpēc tas patiesībā tāds ir, un ko reāli darīt, lai tas vairs neatkārtotos, lai pārslēgtu šo te ciklu, ka visu laiku atkārtojas, patiesībā no tā cikla var iziet ārā. Tāpēc, ja kādam tas ir aktuāli, varat pieteikties uz konsultāciju. Šobrīd konsultācija ir bez maksas. Un tad individuālā sarunā mēs varam izpētīt dziļāk tieši tavējo situāciju, kas ir tas, kas atkārtojās, un saprast, kas patiesībā ir apakšā tam, ka tā situācija atkārtojas, kas patiesībā to ierosina. Un tad es varētu pastāstīt, kas tieši konkrēti tavā gadījumā būtu jādara, lai izietu ārā no tā cikla. Ja no jebkura atkārtojošā cikla var iziet ārā. No pilnīgi jebkura cikla, kurā atkārtojas sajūtas. No visiem var iziet ārā, piemēram, bailes. Bailes no nāves, tur vienmēr ir apakšā kaut kas. Un es varu to palīdzēt, to mainīt. Tiem, kuriem tas ir aktuāli, varat pieteikties uz konsultāciju. Un to var izdarīt caur manu profilu. Vai arī mājaslapā Ieva Ādama LV. Tad tur kalendrī būs piedāvāti dažādi laiki, kur var izvēlēties vienu. Tad vajadzēs atbildēt uz jautājumiem pirms konsultācijas, lai vispār pieteiktos. Ko es teiktu par emocionālo ēšanu, tas arī ir, to vajadzētu apskatīt individuāli, jo tur ir ļoti daudz dažādu variantu, kas ierosina. Lai varētu saprast tieši konkrēto tavu gadījumu, tur jāskatās, kas ir tavā gadījumā iemesls. Bet to mierīgi var atrisināt arī, ja cilvēkam ir vēlme iziet ārā no tā atkārtojošā cikla par emocionālo ēšanu, to ļoti viegli var atrisināt. Protams, ir jāzina, kā to atrisināt. Tur nav tā, ka tur vienkārši centies un neēd. Vienkārši neko nenopērts mājās, nē. Tas nestrādās. Var to atrisināt līdz tādai stadijai, ka pat negribās vairs ēst, tad, kad ir emocijas. Pat līdz tādai stadijai, kad nemaz neparādās tādas emocijas, kuru rezultātā sākas šī emocionālā ēšana. Jo būtībā cilvēks ar savu ēšanu grib nomierināt savu konkrēto sajūtu, kas ir radusies. Un tad tā konkrētā sajūta, kas ir radusies, tās sajūtas iemeslu var atrast. Konsultācijā es cilvēkiem palīdzu to atrast. Paldies visiem, kas bija, kas klausījās. Un
kaut kad būs arī nākamais laivs ar nākamo tēmu. Un mans plāns ir šos laivus likt arī YouTube, taisīt veselu sarakstu ar laiviem, kas ir bijuši. Un tāpat to varēs apskatīt manā TikTok profilā, atkal šo te pārraides ierakstu. Un arī Instagramā, Facebookā arī tālāk. Tā kā šajās visās 3 platformās to būs iespējams apskatīt. Un jā, tad jau nākamais laivs cerams, ka būs jau rīt, bet nesolu. Un tad jau tiekamies nākamreiz.